Un ziniet, man ir sagatavots vārds saistībā ar Helovīniem, jo mēs zinām, ka Helovīni tuvojās, un tie ir ļoti demoniski svēti, ko pasaules svin, un pat arī kristieši. Bet es par to bišķiņ vēlāk padalīšos, bet Svētais Gars man ielika vienu lietu sirdī, kas man ir jāizdara. Un mēs atšķirsim 1. Marka evaņģēlija 1. Tātad Marka evaņģēlijas 1. nodaļa no 21 līdz 28. Un Svētais Gars ielika man sirdī, lai es tā kā paskaidroju draudzē, kā Dieva gars darbojās. Jā, Marka evaņģēlijas 1. nodaļa. Mums ir jāsaprot to, ka mēs dzīvojam jaunās derības laikā. Amen? Mēs esam jaunās derības ticīgie. Mēs nedzīvojam vecā derībā, mēs dzīvojam jaunā derībā. Un mēs ticam, mēs zinām, ka Svētais Gars ir izliets Vasarsvētdienā. Amen? Un tas ir jaunās derības laiks, un tas ir laiks, kad veidojas pirmā draudze, un mēs studējam apostuļu darbus, un mēs redzam, kā Svētais Gars darbojas, kā viņš lieto apostuļus, kā viņš vada apostuļus, ja, kā viņš pieskarās cilvēkiem, kas notiek, cik daudz nāk pie Jēzus, cik daudz ir dziedināti, atbrīvot. Un mums jāsaprot to, kad arī dievkalpojumi, kas šeit notiek, kad to, ko mēs esam visu laiku arī uzsvēruši un uzsveram, kad mēs neierobežosim Svēto Garu, un mēs neapslāpēsim Svēto Garu, mēs centīsimies. Mēs paņemam rokas nost, tāpēc, ka mēs ļaujam, lai Dievs dara to, ko viņš grib šeit darīt. Un es negribu būt dievkalpojumos, kur mēs atnākam, mēs vienkārši padziedam, noklausamies Dieva vārdu, mums ir aizlūkšanas, mēs aizējam projām. Mēs nekad nezinām, ko Dieva gars var darīt. Mums vienmēr ir jābūt gataviem uz to, ka viņš var darīt da jebko. Da jebko. Ja, un mums ir jābūt tādiem sagaidošiem, atvērtiem, un mums ir jābūt izslāpušiem, izsaukušiem. Ja, Dievs, es gribu vairāk, un es gribu no Tevs tiešām sastapties ar Tev, piedzīvot Tev vairāk un vairāk savā dzīvē. Un tāpēc Dievs man iedeva, Svētais Gars man iedeva 3 rakstvietas. Ar to, kas notika tajā laikā, kad Jēzus sāk kalpošanu pēc tūkstnes, ja, kad viņš iznāca. Kad viņš sāk kalpošanu, un tās 3 reizes, 3 vietas bija tieši sinagoga. Tātad sinagoga ir vieta, kur tiek sludināts Dieva vārds. Ja? Un tas ir tas pats, mēs varam salīdzināt kā šeit, mēs esam draudzē, mēs esam dievnamā, mēs tiek sludināts Dieva vārds. Un kas notika? Un viņi nonāca Kapernaumā, un tūdaļ sabatā viņš iegāja sinagogā un mācīja. Un tie izbrīnījās par viņa mācību, jo viņš tos mācīja kā tāds, kam vara un ne kā rakstu mācītāji. Un viņu sinagogā bija cilvēks ar nešķīstu garu, un tas brēca, sacīdams, kas mums ar tevi, Jēzu, no Nācaretes? Vai tu esi nācis mūs nomaitāt? Es tevi pazīstu, kas tu esi, Dieva svētais. Un Jēzus viņu apsauc, sacīdams, paliec klusu un izej no tā. Un to raustīdams un ar stipru balsi brēgdams nešķīstais gars no tā izgāja. Un tie visi iztrūcinājās tā, ka tie savā starpā sprieda sacīdam, kas tas ir, jauna mācība ar spēku, pat nešķīstiem gariem viņš pavēl un tie viņam paklaus, un tūdaļ viņa slava izpaudās visapkārt par visu Galilejas apkārt. Tātad pirmā lieta, kas notika, kad Jēzus sāk kalpot, viņš sinagogā aizgāja, viņš mācīja, un tur bija cilvēks ar nešķīstu garu. Ja? Tātad mums ir jābūt gataviem uz visu, ko. Ja kaut vai es šeit stāvu, vai mācītais Andris stāv priekšā, mēs sludināsim, un Svētais Gars darbosies, viņš var pieskarties visdažādākos veidos ikvienam cilvēkam. Viņš var pieskarties, un tu var saņemt dziedināšanu, viņš var pieskarties, tu var saņemt gudrības vārdu, atziņas vārdu, pravietis vārdu, atklāsam, viņš var pieskarties, un tev var notikt atbrīvošana. Tas nav tas, ko cilvēks dara, tas ir tas, ko Dievs dara. Un tas ir tas, ko Jēzus nāca uz šīs zemes, un kas notika, ko mēs varam lasīt evaņģēlijos. Un tas notiek arī, tas apostuļu darbos turpinājās, un tas turpinās šodien. Svētais Gars ir tas, kurš ir izsūtīts uz zemes, kurš dara to darbu, ko tas kungs grib, lai viņš dara.
Dievs ir visvarenais, viņš ir debesīs, Jēzus sēž viņam pie labās rokas un svētais gars ir tas, kas kustās šeit par zemi. Kurš runā uz mums, kurš pieskarās, kurš dziedina, kurš atbrīvo. Tas ir svētā gara darbs. Un kas notika, redziet, viņš mācīja, viņš sludināja, viņš pat nepiegāja tam vīram klāt, bet notika manifestācija. Ļaunie gari vienkārši tumsa nekad ar gaismu nevar palikt, sadraudzībā. Jo gaisma vienmēr ir stiprāk par tumsu. Un Jēzus sāk runāt, Jēzus sāk sludināt, un svētais gars pieskārās. Un notika manifestācija, notika šī, ka viņš sāk runāt, kas tu esi, ja? Kas man ar tevi. Ja? Viņš pazina Jēzu, ļaunais gars pazina Jēzu. Un tūdaļ, ko Jēzus izdarīja, viņš negāja, viņš neauklējās, viņš vienkārši apsauc viņu. Ja, viņš apsauc, viņš saka, paliec klus un izej no tā. Ja, tā kā, ja notiek kaut kādas lietas mūsu draudzē, kad dievkalpojuma laikā pēkšņi cilvēkam pieskarās svētais gars, un kas notika, kā viņš izgāja, un to raustīdams. Ļaunais gars nekad negribēs atstāt mājokli, kur viņš iemitinājies. Viņš negribēs, viņš turēsies, cik vien viņš grib iekšā. Tāpēc viņš gāja raustīdams ārā un ar stipru balsi brēgdams. Ja? Nebaidieties, kad atbrīvošanās notiek ķērkšanas, kad cilvēks sāk spiegt vai ķērt. Ļaunais gars vienkārši brēgdams iet ārā, viņš negrib atstāt to mājokli. Un tas ir normāls process, kas notiek. Atbrīvošanās var būt, tā ir pilnīgi atsevišķa tēma, atbrīvošanas var būt dažādākos veidos, ja? Cilvēki klepo, cilvēki vem, ja? Nāk gļotas ārā, cilvēki brēc, ja? Tas ir ļaunā gara manifestācijas, kā var notikt atbrīvošanas. Jā, var ripot pa zemi, vai var sākt skriet, var tur plēst, var ārdīties, viss kā var notikt. Tāpēc, ka dēmoni negrib atstāt to mājokli. Viņi ir iemetinājušies, viņiem ir labi, bet ir kāds, kurš atnācis stiprāks, un viņam tāds saka, savāc savus mantiņus un pazūd no tā cilvēka dzīves ārā. Ja? Viņam vienkārši tiek pavēlēts, viņam nevis lūdz, bet viņam pavēl, izej no tā ārā. Tātad otra lieta, Lūkas evaņģēlijas 13. Tātad Lūkas evaņģēlijas 13. nodaļa, 10-17. Tātad 10-17. Un viņš mācīja kādā no sinagogām sabatā. Redziet, viņš mācīja sinagogās sabatā. Un tur bija sieva, kurai 18 gadus bija nespēka gars, tā, ka viņa bija savilkta un nevarēja pilnīgi taisni atliekties. Jūs iedomājaties, ka cilvēkam, ka tu laiku šitāds steiga, tātad nespēka gars tai sievai bija. Bet Jēzus tu ieraudzījis, piesauca viņu klāt un sacīja viņai, sieva, topi svabada no savas slimības. Pie tam viņš tai uzlika savas rokas, un tā tūlīt tapa taisna un slavēja Dievu. Redziet, šeit ir cits stāsts. Tātad nespēka gars viņai bija, ja? Kas viņa bija savilts. Jēzus ieraudzīja šo cilvēku, šo slimo sievieti, ja? Un viņš viņu pasauc. Šajā gadījumā Jēzus viņu pasauc, un ko viņš pateica? Viņš teica, topi svabada no savas slimības. Ja? Viņš pavēlēja, viņš pasludināja, esi brīva, dziedināt no šīs slimības, un viņš uzlika rokas viņai. Ja pirmajā gadījumā dēmoni sāk manifestēties, tāpēc, ka Dieva klātbūtne bija, viņi bija tajā Dieva atmosfērā, kur ļaunie gari vienkārši nevarēja pastāvēt. Tas šeit Jēzus ieraudzīja šo slimo sievieti, viņš pasauc. Ja? Arī tad, kad mums notiek dievkalpojuma laikā, ja mēs redzam, ja svētais gars mums parāda uz kādu cilvēku, pat lielākā kļūda, ka mēs nepaklausam svētam garam. Tātad, ja es nepaklausīšu, vai kāds, kas stāv priekšā, vai mācītais Andrus, vai es vienalga, kas šeit sludina, un ja svētais gars uz mums kaut ko runā un saka, ej un dari to, vai pasaki to, un ja mēs to nedarīsim, tātad es nepaklausu tam kungam. Un nepaklausība ir kā buršanās un zīlēšanas grēks. Ja? Tātad es reāli nepaklausu svētajam garam, un es varu aizmirst, ka šeit kaut kas notiks, ka Dievs kaut ko šeit darīs. Tātad es nepaklausu. Tāpēc mums ir jābūt ļoti uzmanīgiem, ļoti paklausīgiem, dievbijīgiem un jūtīgiem uz svēto garu. Ja svētais gars mums aicina kaut ko darīt,
mums ir jāpaklausa, mums ir jāvada, jāļauj, lai svētais gars mūs vada. Ja tas notika pagājušajā nedēļā, ar Kristīnu. Ja svētais gars man lika pamudinājumu pasauc Kristīnu, ja? Un Kristīna saņēma atbrīvošanu. Un kā atbrīvošana notika? Atbrīvošana notika ar ķēršanu, ar spiekšanu. Tas ir tas, ko mēs lasījām Marka evaņģēlijā. Ja Dieva gars parādīja, ka viņš gribēja tajā brīdī pieskarties Kristīnai, un viņš gribēja viņu atbrīvot no ļauniem gariem. Un ja es būtu tagad, un man svētais gars lika un es būtu pateicis svētam garam, nē, kaut kad, viss, es nepaklausu. Un tad mēs lūdzam Dievs, kāpēc nenotiek lietas, kāpēc tu svētais gars nedarbojies draudzē, kāpēc tu nedarbojies manā dzīvē, tāpēc, ka es esmu bijis nepaklausīgs. Un mēs nedrīkstam apbēdināt Dievu svēto garu, mēs nedrīkstam apslāpēt. Ja Dievs mums ieliek kaut ko darīt sirdī, mums ir jāpaklaus. Jo ne jau mēs to darām. Es cilvēcīgi nevaru atbrīvot Kristīnu no ļauniem gariem, es nevaru. Tā ir dvēseles kalpošana, to var izdarīt tikai svētais gars, tikai. Tas, kas ir spēcīgāks par dēmoniem, to var izdarīt. Jo tās ir garīgas lietas. Tās ir garīgas lietas. Un tad tu rakstīts tajā pašā 13. nodaļā, un šo 16. pāns, un šo sievu Ābrahām meitu, kuru Sātans turēja saistītu 18 gadus, nebūtu brīvi atraisīt sabat dienā no viņas saitēm. Un kas notika tajā sinagogā, tā bija sabat diena, un jūdiem bija pieņems, ka sabatā nekas nenotiek, nekāda dziedināšanas, nekas. Un Jēzus vienkārši šai reliģijai, viņš vienkārši iedeva viņai papīri. Ja? Viņš pateica, nē, jūs esat reāli šie farizēji, šie rakstmācītāji, ka jūs aizliedzat, ja cilvēkiem doties Dieva valstībā, jūs apslāpējat Dievu darbu šeit. Jēzus atnāca, lai viņš izrādītu šos farizējiskos, visu šīs dogmas un šīs doktrīnas un viņa mācības. Viņš teica, iedomājies, sabatā šī sieva 18 gadus bijis, un lai tagad iedomājies, tā ir Dieva mīlestība, pieskārās šī sievietei. 18 gadus viņa bija savilkt. Iedomājies, ka tu staigi 18 gadus, es salieku muguru. Un kas notika reliģijā, uzbruk? Ko tu dari apmēram? Tātad Lūkas evaņģēlijs 6. Tātad Lūka evaņģēlijs 6, 11. Es vienkārši šo stāstu, jo es sajūtu to pamudinājumu, ka man ir jāpaskaidro, kā lietas notiek garīgajā telpā. Kā lietas notiek dievkalpojumos, jā. Nav dievkalpojumi tādi, kas copy-paste, jā. Katru reizi Dieva svētais gars var darīt, kā viņš grib. Un tas ir tas, kā mums ir jādzīvo, kad mēs nākam uz šejieni, un mēs nākam ar tādu pārsteigumu. Tas apmēram, ka tu bērns nāc satikties ar tēti, ja? Ko varbūt tu neesi redzējis kaut kādu laiku, un tu esi nepacietībā, tu gaidi tēti, kad es ar tevi satikšos. Ja? Un ka tēti, es zinu, kad es biju komandējumos, kad es braucu celtniecībā, un es zinu, kad es vienmēr braucu mājā, un es zināju, ka mani mazie bērni vienmēr gaidīs, ka tētis kaut ko atvedīs. Vienmēr vai tā būs kāda rotaļlieta, vai tas būs kāds saldumiņš vai ko, es zināju, kā tie bērniņi vienmēr sagaidīja, ja? Tādu, ka viņiem bija ļoti svarīgi. Un tas ir tāpat, kā Dievs mūs grib iepriecināt, kā tēti savus bērns. Viņam vienmēr ir katrā dievkalpojumā, viņam ir kaut kas, ko viņš tev grib iedot. Pārsteigt, tev iepriecināt. Mums ir jābūt kā tādiem bērniem, nevis kas tā sēž tādi, dusmīgi apvainojušies, bet mēs, tēti, es gribu šodien saņemt pašu labāko dāvanu no tevis. Pārsteidz man, kungs. Tātad 6. nodaļa 6.11, ja? Bet atkal citā sabatā viņam sinagogā ejot un mācot, notika, ka tur bija cilvēks, kam labā roka bija pamirusi. Bet rakstu mācītāji un farizēji uz viņu glūnēja, vai viņš sabatā nedziedinās, lai atrastu iemeslu viņu apsūdzēt. Bet viņš nomanīja viņu domas un sacīja uz cilvēku, kam roka bija pamirusi. Celies un stājies šeit vidū, un tas cēlās un nostājās. Tad Jēzus sacīja, es jums ko vaicāšu, vai ir brīvu sabatā labu darīt vai ļaunu, dzīvību glābt vai maitāt? Un visus viņš uzlūkoja, viņš uz slimo sacīja, izstiep savu roku. Un tas to darīja, un viņa roka tapa vesela. Redziet, atkal sabatā viņš ieraudzīja, ka tur bija ar slimu roku, ja? Un atkal sabatā, ja?
Un viņš pateica, izstiep roku, un tas viss notika, dievkalpojuma laikā. Tātad nekāda kārtība, ja Dieva gars grib kaut ko darīt, tātad mums ir jāplūst tajā straumē un jāļaujās, lai Dievs var darīt to, ko viņš grib darīt. Amen? Tā kā tas tāds, visiem mums tā, ko es gribēju padalīties, kas man bija sirdī, kad katru reizi Svētais Gars var darīt kaut ko jaunu, kaut ko īpašu. Ja? Un nebaidieties, ja šeit notiek dziedināšanas, vai šeit notiek pēkšņi kaut kāda spiekšana, klepošana, šķaudīšana, vēmšana, ja, vai kas. Dievs pieskarās, Dievs dara to, ko viņš grib. Un tās ir atbrīvošanas tādas manifestācijas, kas notiek. Kā pirmajā rakstietā Marka, ļaunais gars nekad neizies tā, ka viņš labi Jēzus izieš ārā. Ja? Nē, viņš turēsies tajā mājoklī iekšā. Ja? Un tāpēc viņš iet raustīdams un bļaudams ārā un kliekdams. Tā kā tas ir normāls process. Tā kā nebaidamies, tādas lietas notiek pie atbrīvošanas. Ja? Tas nav nekas jauns. Ok. Tā, ejam pie šodienas temata patiesība, kas stāvēs Helovīniem. Tā kā jau es sākumā teicu, 31. oktobrs ir no 31. uz 1. novembra, tieši tas ir tas laiks, kad visā pasaulē cilvēku grupas, ja, tā kā svin Helovīnas svētkus. Un mēs jau tagad redzam, ka šeit Anglijā mēs ieejot veikalos, lielveikalos, mēs redzam plaukt ir pilni ar ķirbiem, ja, ar visādiem dēmoniskiem tēliem, atribūtikām tā tālāk. Un es nezinu, kā jums, bet man personīgi, es ietajos veikalos, es jūtu vienkārši spiedienu, man galva sāk spiest, man nāk tāda reiboņa, tāpēc, ka tā ir garīga atmosfēra, ka mēs redzam, ka visi šie tēli, jā, viņi pievalka tums valstīm, un tas viss tur vienkārši iedomājas, ka tu ieej veikalā, tur jau ir tā, ka tu ieej, tur jau ir cilvēki, kas ir ar dažādākiem gariem, jā, ka tu ieej, ka tu iedomājas, kas tur lidinās, ka tu redzētu ar tādām garīgām acīm, ka tur visādi dēmoni, kas tur, jā, tur manifestētos un lidinātos. Tā kā šie svētki ir ļoti dēmoniski, ļoti ļauni, un man bija sirdī vienkārši vairāk padalīties par to, kas vispār slēpjas aiz Helovīniem. Jo daudziem, es papētīju šo tematu, un es padalīšos, ko viens sātanis priesteris teica, kad viņš nāca pie Jēzus. Varbūt jūs esat dzirdējis, tad Džons Ramires, ja? Viņš ir bijis 25 gadus sātana priesteris. Sātaniskā baznīcā priesteris 25 gadus, tā kā viņam ir diezgan labs backgrounds tums valstībā. Bet paldies Dievam par viņu žēlstību, ka vienā dienā tas kungs viņam pieskārās. Un viņš pieņēma Jēzu Kristu kā savu kungu un glābēju. Un viņš tagad var palīdzēt kristiešiem, kā mums, vispār saprast tums pasauli, kas vispār notiek, kas slēpjas aiz šādiem svētkiem, kas slēpjas aiz kaut kādām atribūtikām, ko cilvēki daudz nesaprot, kas notiek. Un to, ko viņš teica 50% kristieši svin Helovīns. 50%, jūs stādaties priekšā no visiem šiem miljārdiem, kas mēs dzīvojam šeit uz zemes, cik daudz ir kristieši, puse no kristiešiem svin Helovīnas svētkus. Un man tas vienkārši šokē. Tas ir apmēram tā, tu esi nācis pie gaismas, tu esi savu dzīvi devis Jēzum, bet tur ir daudz tādu, kas vienkārši zina par Dievu, bet Dievu personīgi nepazīst, ja, kuriem nav attiecības ar Jēzu. Bet tev ir tas garīgais aklums, ka tu vispār neizšķir, kas ir labs un kas ir slikts, ja, kas ir balts un kas ir melns, tu esi viss, iedomājies, kristietis ir viss sajauts vienā katlā. Un es te tā paskatījos, tātad Helovīns, bišķiņ aiziesim vēsturē vispār, kā viņš ir veidojies Helovīns, jo mums ir labi saprast, kāpēc es šo gribu sludināt, tāpēc, ka mums ir bērni, mums ir jaunieši, un es ļoti ceru, ka jūs saviem bērniem nevelkat virsū visādas dēmonišas maskas un nedodiet viņiem atļauju iet un staigāt un bungāt pie durvīm un prasīt saldumus. Es ļoti ceru, ka jūs arī savus mājas nedekorējiet ar visādiem dēmoniskiem tēliem, zirnekļu tīkliem un tā tālāk. Jo to, ko šis Džons Ramires teica,
es vienkārši iziešu cauri, tas ir ļoti nopietni. Tas ir ļoti nopietni. Varbūt es īstenībā ar to arī sākšu. Es pierakstīju dažus punktus, ko viņš pateica. Tātad sātana priesteri, tie, kas kalpo sātanam, viņi saka, ka viņi ir priecīgi, ka kristieši vismaz reizi gadā atļauj saviem bērniem pielūgt sātanu caur Helovīna svētkiem. Ja sātans netiek klāt bērniem, ja sātans netiek klāt kristieši ģimenēm kaut kādā savādākā veidā, tad viņš vienkārši manipulējot ļoti viltīgi, viņš vienkārši caur šiem Helovīna svētkiem tiek klāt bērniem, tiek klāt kristīgām ģimenēm, nerunājot par pasaulīgām ģimenēm. Bet viena lieta es gribu pateikt mums visiem, kad sātana mēķis ir iznīcināt kristiešus un kristīgas ģimenes. Un ja viņš netiek klāt pieaugušiem, tad sātans vienmēr nāks klāt caur bērniem. Un ar to mums ir jābūt ļoti gudriem, un mums ir ļoti jābūt tādiem garā redzīgām acīm, kas notiek. Tātad viņi paši saka, ka vismaz vienreiz gadā labi, ka vecāki atļauj saviem bērniem pielūgt sātanu. Dēmoniem patīk, ka cilvēki svin Helovīns un ģērbjas dēmonu tēlos, jo cilvēku mājas un ģimenes ir saistītas, sapītas ar tumsi. Un dēmoni paņem cilvēkus pie kakla un tie kļūst par cietokšņiem mūsu dzīvē. Tātad dēmoniem patīk, ka cilvēks svin Helovīns un ka viņi ģērbjo šajos attēlos. Un līdz ar to, kas notiek? Tad, kad viņš izgrez no šīs mājas ar tām dēmoniskām lietām, liekas, vai ne? Es pats esmu redzējis Anglijā, kur mēs esam staigājuši, liekas ārprāts. Līķi kaut kādi tur izlikti, tur zirnekļu tīkli, tur vēl kaut kas, visa māja vienos dēmoniskos tēlos. Viņš teica, caur visiem šiem dēmoniskiem tēliem, kas notiek, respektīvi viss tas nams ir sasaistīts. Tas nams viss, kur tiek izgreznots, viņi kā hotspots apmēram tā, ka tajā vietā visi dēmoni mobilizējās uz to namu. Ne tikai viens dēmons, bet visa tums valstība, ļoti daudz dēmoni tieši mobilizējās uz to namu, kur ir izgreznot ar šiem visiem dēmoniskiem tēliem. Un tas ir apmēram tāds signāls, tā kā Wi-Fi, tā kā magnēts, kas pievelk tums spēku. Un respektīvi, ko viņš teica, kad šie dēmoni, kur ir šī pieeja šajos namos, viņi paņem cilvēks pie kakliem. Tātad dēmons, respektīvi, ir atvērta pieeja, kur dēmoni ienāk tajā namā, un cilvēks paņem vienkārši pie rīkles, un tu jau esi viņa pāraudzībā. Un tie kļūst par tādiem cietokšiem tavā dzīvē. Vēl, ko viņš teica, dēmoniem patīk, ka cilvēks ir Helovīns, jo tas atnes lāstus līdz 4. augumam. Un tas ir tas, ko Dieva vārds saka. Svētība ir līdz 1000 augumam, lāst līdz 4. augumam. Un kāpēc kristiešu ģimenēm ir lielākie uzbrukumi? Viņš teica, ja vienā ģimenē svinēs Helovīns, tas aiziet kā lāsts. Viņš teica, tad nākamā paudze svinēs Helovīns, tad nākamā paudze svinēs, nākamā paudze, tas aiziet līdz 4. paudzei. Un respektīvi šajā 4 paudžu laikā ir, respektīvi tavā dzīvē darbojās šie lāsti. Tavā dzīvē darbojas tums valstība, kam ir atļauja nākt tavā ģimenē, nākt tavā dzīvē iekšā, nākt pie taviem bērniem, nākt tavā laulībā iekšā, tavos darbos, nozagt Dievas svētības. Viņi vienkārši nāk, un tas ir tā kā atvērts durvis, kur viņi nāk iekšā un ārā, kad viņi grib. Elkalpība, Pa ķirbi, ko viņš teica. Mēs redzam, cik daudz Helovīna svētkos izgrib ķirbi, ieliek tur tās actiņas, zobus, tur laterniņas. Viņš teica, ķirbis simbolizē Ockhas dēmonu no upes. Ir tāds Ockhas dēmons no upes, es iemetu Googlē, viņš ir tāda zivs ar tādiem lieliem, tādiem spiciem, asiem zobiem. Un respektīvi tas Ockhas dēmons darbojas tāpat kā Jezebels gars. Kas ir Jezebels gars, ja mēs lasam arī Jāņa atklāsmes grāmatā, tad Jezebels gars vienmēr ir nāk, ko viņš izdarīja vecā derībā. Viņam mērķis ir nogalināt praviešu, izārdīt, izjaukt, sašķelt, nogalināt. Tas ir nežēlīgs gars, un Ockhas gars ir Jezebels gara tips. Tas respektīvi, ja mēs, iedomājies, ja tu noliec pie savas mājas ķirbi, tātad
tu esi atvērs durvis šim Jezebels gara tipa dēmonam, kas ienāk tavā namā, kurš ārda, tātad viņš ārda laulības, viņš ārda attiecības, viņš ārda visu, ko viņš var izārdīt. Viņš pārņem kontroli. Un nerunājiet jau, kad viņš ir, viņš teica arī draudzē. Viņš teica, ja draudze reāli, Amerikā, viņš teica, ļoti daudz draudz, kas pušķo reāli ar Helovīnu visiem šiem atribūtikiem. Ķirbus liek visu, viņš teica, tas ir tas, ka draudze atver durvis lāstiem. Viņš to, kā sātanis pateica, viņš teica, draudzes atver durvis lāstiem. Un nav jābrīnās, ka draudzē notiek aprunāšana, šķelšanās, ja, tur laulības pārkāpšana, svētais gars, nerunājot vispār par svētā gara kustību, darbību, tādas lietas vienkārši nav. Tātad, ja draudzes piedalās Helovīna svinībās, tas atnes lāstu uz draudzēm, jā. To, ko viņš arī teica, 50% draudzes pasaulē svin Helovīns. 50%. Šoks ārprātā. Kad cilvēki Helovīnos uzvelk dēmoniskus stērpus, tas simbolizē, ka sātans tev atņem identitāti. To viņš pateica. Tad, kad bērni, ir ceļš vairāk par bērniem, uzvelk visus šos spoktērpus, nāves tērpu, ja, tur raganas, tur fejas, visu, ko viņi tur velk ir. Tātad, respektīvs, dēmoni atnāk un atņem tev identitāti. Ja tu zini, ka tā identitāte, kā kristietim, ir Jēzu Kristu, ja, kas tu esi Dieva bērns, ja, respektīvi, ja tu uzvelc šos tērpus un ja tu staigā un svin šos svērs, tātad viņš atnāk, viņš tev nozog šo identitāti, ka tu nesaproti vairāk, kas tu esi. Viņš teica, ja es pieiešu uz ielas cilvēkam un paprasīšu, kas tu esi Jēzu, kas tu esi Dievā, viņi nevar atbildēt. Šeit tie cilvēki nevar atbildēt neko, šeit identitāte ir nozagta. Viņiem nav pārliecības vairāk. Viņi vienkārši nesaprot, kas viņi ir un ko viņi dara. Un tad viņš teica, tas ir tāpatās kā Ēdens dārzā, kur sātans atnāca un pievīla Ādamu un Ievu. Šeit Dievs viņus radīja kā labus un brīnišķīgus, viņš uzticēja viņiem rūpēties par ēdeni, bet sātans atnāca pievīla, un viņi vairs nesaprata, kas viņi ir. Viņi bija apjukuši, viņiem atvērās acis, viņi ieraudzīja kailu un viss, un viņi tika patriekti no ēdienas. Šeit tas pats notiek tas, kad šie tērpi tiek uzvilkti, sātans atnāk un nozog tev identitāti. Tātad vēsturē Helovīnos ļoti daudz cilvēku pazūd bez vēsts, jo tiek upurēti sātanam. Svinot Helovīns parasti notiek kādas traģēdijas, jo dēmoni paņem upuru. Viņš teica, ļoti daudz šajā laikā ir jālūdz tieši par garīgu apsadzību, tāpēc, ka ļoti daudz cilvēku tiek pazūd bez vēsts. Bērns ļoti daudz nozog, jo šis ir laiks, kad tiek sātanam pienests upurs. Un tiek pienests asiņains upurs. Viņš teica tieši, jo svarīgākā daļa ir asins. Tāpēc viņi zog cilvēku, zog bērnus, lai pienestu sātanam upurs, un tieši, jo būs labāks asiņains upurs, jo tas būs vērtīgāks upurs. Un to viņš salīdzināja kā Jēzus, ka viens upurs uz visiem laikiem, ka Jēzus asins ir viens upurs uz visiem laikiem. Un tad, kad es šo lasīju, es sapratu to, ka sātans visu laiku dara pretēji Jēzum. Viņš kopē Jēzu, bet viņš dara visu pretēji. Ja Dievs mums atnes mīlestību, tātad sātans atnes naidu. Ja Dievs mums atnes mieru, sātans atnes nemieru. Ja Dievs mums atnes drošību, tad sātans vienmēr nesīs mums bailes. Ja Dievs mums atnes veselību, sātans vienmēr nesīs slimību. Viss notiek pretēji. Tāpēc, kad sātana valstība, tumsas valstība, sātans ir nāk, lai izārdītu, nogalinātu, nomaitāt. Dieva valstība, ka Jēzus nāca, lai mums būtu dzīvība un dzīvības pārpilnība, tātad veselība un svētības. Vēl viena lieta, ko viņš teica, lielākās buršanās notiek tieši Helovīnos, nogalinot, nozogot un iznīcinot kristiešu. Viņiem tārgets ir mērķis kristieši tieši. Un viņi ļoti koncentrējušies tieši uz kristiešiem, jo sātans tieši grib iznīcināt Dieva bērnus. Un tāpēc arī vairāk ir tieši mērķēts uz to auditoriju, tieši uz kristiešiem. Un sātanam ir ļoti daudz stratēģiju, lai iznīcinātu katru cilvēka dzīvi. Viņš teica sātanam, viņam prāts, viņš teica sātana prāts visu laiku
grozās. Viņš visu laiku domā, kā tikt klāt, ko izdarīt vēl. Ka viņš ir ļoti stratēģisks. Tajās mājās, kur svin Helovīns, tas perimetrs ir aktivizēts dēmonu spēkiem, kā hotspots, un to es teicu, kur visi dēmoni savienojas. Ap 80% cilvēki nespēja izšķirt, kas ir labs un kas ir ļauns. Šeit 80% cilvēki nespēja izšķirt, kas ir ļauns un kas ir labs. Un kad cilvēki dzīvo vienkārši tādā garīgā aklumā. Tā kā, ja jūs gribat, jūs varat apskatīties YouTube, Džons Ramires, viņam ir ļoti daudz izglītojošas lietas, jo viņš ar to kalpo. Viņš kalpo, lai cilvēkiem palīdzētu atvērt acis patiesībā, kas notiek garīgajā telpā, kas notiek garīgajā pasaulē. Un tieši par šiem Helovīna svētkiem es tieši noklausījos 15 minūtes bija tā intervija, kur viņš vienkārši stāstīja, kā tas viss notiek. Viņš teica, vienkārši sargiet savus ģimenes, sargiet savus bērnus, neļaujiet viņiem to darīt. Šeit vienkārši tāds ļaunums aktivizējās šajā laikā. Un tas ir kā lāst pār visu ģimeni, kas nāk uzreiz pāri. Tātad Helovīni. Es nezinu, ko lai sāku. Tātad bišķiņ aiziesim vēsturē, paskatīsimies, kā tas ir bijis. Tātad Helovīni ir radušos vispār no ķeltu un drūdu tradīcijām. Un tas ir bijis tā, ka tas ir daudz tūkstoši gadus atpakaļ pat. Kad ir bijis, kur ir bijuši vairāk šīs upurēšanas. Un tad ir nākuši Romas impērija. Un Romas impērija ir nākusi un samaisījuši visu šīs dēmoniskās tradīcijas ar šiem saviem kristīgajiem it kā svētkiem. Un mēs zinām, ka Romas laikā tagad vēl svin svētki, it kā visu svēto dienu, ja? Visu svēto dienu. Un tas, ko viņi piemin it kā cilvēki, kas ir nomiruši sevišķi Romas impērijas laikā. Svētie, kas ir nomiruši, ka tas ir laiks, kad mēs vienkārši šajā 31. mēs tā kā lūdzam par svētiem, jo viņi atrodas tā kā šķīstītavā, un mēs lūdzam par viņu dvēselēm, lai viņiem tā kā miers ir un tā tālāk. Pilnīgs bullshits. Ja? Mēs Bībelē nekur tādu vispār neredzam. Ja? Tātad, ja cilvēks ir nomirs, tātad, kamēr tu vēl esi dzīvs, tev ir dot iespēju, vai nu tu ej uz zeli, vai nu tu ej uz debesīm. Ja? Tad, kad tu esi nomirs, tu vairs neko nevar ietekmēt vairāk. Tas ir viss. Un, respektīvi, šī Romas impērija apvienoja šīs pagāniskās šīs tradīcijas. Un viss tur ir samaisīts, un tāpēc arī šie Helovīni. Bet tajos ķeltu un drūdu tradīcijās notika tā, ka tas bija laiks 31. oktobrī, it kā, kad dēmoni nāca uz zemes, un viņi nāca pēc upura. Un, lai viņi cilvēki aizbaidītu šos dēmonus, viņi vienkārši uzvilka paši tāds dēmoniskus tēlus, lai izliktos, ka viņi tā kā viena no savējiem, lai viņus neaiztiek. Un tad viņi kurināja ugunskurs, kalnos augšā kurināja ugunskurs, lai ar uguni tā kā atbaidītu šos dēmonus. Un, respektīvi, tas bija iemesls, kāpēc viņš šos tērpus sāk vilkt. Jo ļaunie gari nāca uz zemes apakaļ, un viņi nāca pēc upuru. Viņi nāca, tajā laikā tieši arī notika vairākas upurēšanas. Notika dzīvnieku upurēšanas, notika cilvēku upurēšanas. Un tāpēc tas viss ir tā iesācies. Tātad tika uzskatīts, ka šajā vakarā pa zemi klīst raganas un citi ļauni gari, izjokojot cilvēkus, lai atzīmētu saules gaismas mazināšanās sezonu. Tika iekurti ugunskuri, upurēti gāri dēdieni un saldumi, un cilvēki maskējās par vienu no klejojošiem gariem, lai izvairītos no dēmoniskām vajāšanām. Šo agrīno prakšu paliekas var atrast mūsu dienu ķeltu ietekmes valstīs, piemēram, Amerikas Savienotajās valstīs. Un tad, kad šie cilvēki iet pie šīm durvīm un ka viņi piebungā, ka viņi saka angliski trick or treat, ja? Tātad našķi, vai tev būs arī tāds dēmonisks triks. Un tas viss nāca no tā ķeltu tradīcijām, ka tajā laikā, ka šie ļaunie gari staigāja par šo zemi, ka viņi nāca pēc šiem upuriem, respektīvi, ja viņi aizgāja un tu viņiem neko neiedev, tad viņi tā kā uzlika tev lāstu virsū.
Un tāpēc arī ir, ka šie bērni iet pēc šiem bungā pie durvīm, ja, ka viņi prasa šo saldumu, ja tev nav ko iedot, tas simbolizē to apmēram, kad viņš jau tev tagad caur to aktu, tagad tev uzliek lāstu, grib uzlikt tev lāstu virsū. Tagad tums valstība jau nāk, un viņi tev grib tā kā darīt visu ļaunu, lai tavā namā būtu šis ļaunums iekšā. Šajā dienā mirušo dvēselēm bija jāatgriež savās mājās, un rudens svētki ieguva draudīgu nozīmi. Ja apkārt klīda spoki, ragans, rūķīši, melni kaķi, fejas un visu veidu dēmoni, tas bija laiks, lai nomierinātu dabas procesus, kontrolējošās pārdabiskās spējas. Turklāt tika uzskatīts, ka Helovīns ir vislabvēlīgākais laiks zīlēšanai, par laulībām, veiksmi, veselību un pat nāvi. Tā bija vienīgā diena, kad šiem mērķiem tika lūgta velna palīdzība. Totāls okultisms, elkalpi, buršanās, ja? Viss iespējamais, kas var būt tieši šajā laikā. Tātad 31. oktobrī Saurietā, un tas turpinājās līdz nākamajai dienai, tā kā līdz 1. novembrim. Saskaņā ar ķeltu pagānu reliģiju, kas pazīstam kā druīdisms, iepriekšējā gadā mirušie gari tajā Samhaina vakarā klejoja pa zemi. Ķelti centās atbaidīt šos garus ar ēdiena un dzērienu upurēšanu. Ķelti arī kurināja ugunskurus svētajā kalnu virsotnēs un veica rituālus, bieži vien upurējot cilvēkus un dzīvniekus, lai godinātu druīdu dievības. Tātad iepriekšējā gadā, ja, šie mirušie gari nāca, un viņi tā kā upurēja šos ēdienus, dzērienus, cilvēkus, ja, dzīvniekus. Vienkārši, lai tikai tie dēmoni neaiztikt, tie ļaunie gari neaiztiktīns. Tātad visiem šiem svētkiem ir dēmoniska augdievība. Visur apakšā ir augdievība. Un romieši visi samaisījuši. Romas impērija visu samaisījusi vienā katlā. Un kas šodien notiek? Šodien, kad, ja mēs paskatāmies tieši par Helovīnu svētkiem, visiem ir jautri. Visi skrien, visi smaid, visi svin. Es zinu, kad es pagājušajā gadā tieši biju Licā, man liekas, es braucu vakarā tieši no darba mājās, un jau staigāja pa visās malās, tur visi tur sadzērušies, tur apģērbušies visos šajos raganu, tur fejās un dēmonu, visādi tēli, kas bija virsū. Viņiem visiem liekas, ka viss ir jautri. Bet neviens nesaprot to, ka tam ir garīgas sekas. Tam ir garīgas sekas. Un ja mēs šodien dzīvojam, ja mēs šodien esam kristieši, un mēs zinām, ko Dieva vārds par to saka, un tad mēs iziesim cauri Bībelē, ko Dieva vārds saka par šādu veidu svētkiem vispār. Un ja kristietis var aiziet un svinēt šo svētus un ļaut saviem bērniem to darīt, tad man vienkārši trūkst vārdu. Un tas ir tas, kas bija rakstīts Hozejas grāmatā 4:6. Mana tauta iznīks kopā ar viņiem aiz atziņas trūkumu, un tā negrib neko mācīties. Ja cilvēkam nav atziņa, lai cilvēks nestaigā svētajā garā, un ja neko nemācās, tad viņam nav nekādas atziņas, viņam nav nekāda saprašana, kas tas īsti ir. Tas nozīmē to, ka tu peld līdzā pasaulē, ka tu peld līdzā visam, kas ir priecīgi, visam, kas ir jautri. Bet tam visam ir sekas, tam visam ir cena, kas pēc tam ir jāmaksā. Un tas, ko mēs šodien varam darīt, mēs varam šādi cilvēkiem, kas mums ir apkārt, vai mēs redzam, vai mūsu radinieki, kas šādas svētkus svin, ko mēs varam darīt? Mēs varam runāt, mēs varam teikt, klausies, nav labi, šie svētki ir pagāniski, šie svētki ir ļauni. Mums ir jārunā patiesība, mēs nedrīkstam stāvēt klusi, tāpēc Dievs mūs ir nolicis, lai mēs esam šie vēstneši, ka mēs esam Dieva muts, kas aiziet un ka mēs sakām. Jo pats trakākais, ka mēs zinām, ko tas nozīmē. Ja mēs zinām, ko tas nozīmē, mēs stāvam klusu, mēs nerunājam, mēs nesakam, mēs nebrīdinām. Bet Dieva vārds Bībelē mums māca, ka mums ir jārunā laikā un nelaikā, mums ir jābrīdina. Vēstule Timotejam. Mums ir jābrīdina, mums ir jāsaka, klausies, nedar to. Mums ir jālūdz par šiem cilvēkiem, mums ir jālūdz par šīm ģimenēm, par kaimiņiem, kas to dara, kas svin.
Mums ir jāsaka, nedar to. Tas viss ir ļauni. Tur dēmoni nāk, un pēc tam tavā dzīvē notiks sliktas lietas. Un tātad 5. Mūzes 12. nodaļa. Tātad 5. Mūzes 12. nodaļa no 29 līdz 32. Tātad 5. Mūzes 12. nodaļa no 29 līdz 32. Tātad tad, kad Izraēla tautai bija jāiet apsolītajā zemē, mēs zinām, lasot šīs Mūzes grāmatas, lasot Jozua grāmatu, viņiem bija jāizzen šīs ļaunās tautas, viņiem bija jākaro. Jo tās tautas bija ļaunas, tās tautas bija perversas, viņām bija ļoti liela elgdievība, jā, viņi pielūdz Bāla dievu, daudz citus dievus, un viņi ļoti ienīda izraēlieši. Jā. Bet Dievs bija nolēms, ka Dievs viņiem iedos šo apsolīto zemi, bet viņiem būs jāiet un viņiem būs jāizdzen viņi, un viņiem būs jāņem vērā tas, ko Dievs saka, ka viņi nedrīkstēs darīt to, ko viņi darījuši. Un ko Dievs saka, tātad no 29. Ja? Kad tas kungs tavs Dievs būs izdeldējis tautas, kas tai zemē, uz kuru tu ej, lai tās sev pakļautu, un tu tās pakļausi, un tur apmetīsies. Tad sargies, ka tu netiec savaldzināts viņiem pakaļ darīt, ka tie tiks izdeldēti tavā priekšā, un ka tad tu nevaicā pēc viņu dieviem, sacīdams, kā šīs tautas ir kalpojuši saviem dieviem, tāpat arī es darīšu. Nedari tam kungam savam dievam tā, jo viss, kas ir tam kungam negantība, un ko viņš ienīst, to tie ar saviem dieviem darījuši, jo tie gan savus dēlus, gan savas meitas ugunī sadedzinājuši saviem dieviem. Tātad tās tautas pat savus bērnus upurēja saviem dieviem, ja? Un Dievs konkrēti stingri brīdināja, tā, ka jūs iesiet, jūs nedrīkstat neko no tā darīt, ko viņi darījuši. Un tas arī atsaucās šodien, ja? Tas vienalga, vai tie ir šie Helovīna svētki vai ko. Tātad tā ir tumsa, tie ir tumsas darbi, un Dievs saka, jūs nedrīkstat to darīt. Ja? Tātad 5. Mūzes 18. nodaļa 10-12. 18. nodaļa 10-12. No 9. Kad tu nonāksi tanī zemē, ko tas kungs tavs Dievs tev dos, tad nemācies darīt tās negantās lietas, ko šīs tautas dara. Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs. Jo visi, kas dara šīs lietas, tam kungam ir negantība, un šīs negantības dēļ tas kungs tavs Dievs tos dzen ārā tev ienākot. Tev ir jābūt bezvainīgam tā kunga sava Dieva priekšā. Amen. Tātad Dievs atkal, jā? 5. Mūzes grāmatā stingri pasaka, lai tavējo starpā neatrastos pat neviens. Ja, neviens. Un tur uzskaitīts, jā? Ne būrju, ne vārdotāji, ne zīlnieki, nekas. Vienkārši tās lietas nepiederās mums kā Dieva bērniem. Tātad Galatiešiem 5. nodaļa. Galatiešiem 5. nodaļa no 19 līdz 21. Ja? Bet zinām ir miesas darbi, tie ir netiklība, nešķīstība, izlaidība, elku kalpība, buršana, ienaid, strīdi, nenovīdība, dusmas, ķildas, šķelšanās, ķecerība, skaudība, dzeršana, dzīrošanas un tam līdzīgas lietas, par kurām es iepriekš saku, kā jau esmu senāk sacījis. Tie, kas tādas lietas dara, nemantos Dieva valstību. Tad Galatiešiem stingri arī konkrēti saka, tātad, ja mēs esam pieņēmuši Jēzu, ja mēs staigājam garā, tad mums arī jādzīvo garā. Ja, mūs nekas vairs nesaist ar miesas darbiem. Ja, mēs nedrīkstam ar vienu kāju būt Dieva valstībā, ar otru mēs esam pasaulē. Ja, mēs nedrīkstam klibot. Ja mēs esam ar abām kājām Dieva valstībā, tad mēs esam. Ja mēs zinām, ka tas ir ļaun, tad mēs zinām, ka tas ir ļaun, un mēs to nedaram.
un mēs to neatbalstam. Mēs runājam par to, lai cilvēki nāk pie saprašanas. Tad 1. Korintiešiem 10, 21, 22. Bet ko tie upurē ļauniem gariem un ne Dievam. Bet es negribu, ka jums būtu kopība ar ļauniem gariem. Jūs nevarat dzert tā kunga biķeri un ļauno garu biķeri. Jūs nevarat būt tā kunga galda un ļauno galdu dalībnieki. Tad to, ko mēs šodien baudījām, mēs baudījām tā kunga biķeri. Ja? Un ja cilvēks būdams kristietis bauda svēto vakarēdienu, un tā pašā laikā viņš iet un viņš svin Helovīns un viņš atbalsta Helovīns. Tātad, respektīvi, tu esi gan Dieva galda biķeru baudītājs, gan ļauno galda baudītājs. Un tu nevari. Dieva vārds mums māc un saka, jūs nevarat dzert gan vienu, gan otru. Ja? Un tur rakstīts, ja vai gribam to kungu izaicināt, vai tad mēs esam stiprāki par viņu. Tātad 1. Tesaloniķiešiem 5, iesim Efeziešiem 5, 11, 14. Nepiedalieties neauglīgajos tumsības darbos, bet labāk celiet tos gaismā. Protams, ko viņi slepenībā dara, par to pat kauns runāt. Bet visu, kas tiek gaismā celts, apspīd gaisma, un visu, ko apspīd gaisma, ir gaisma. Tāpēc ir sacīts, uzmosties, kas guli, un celies augšā no miroņiem, tad atspīdēs tev Kristus. Tātad nepiedalies neauglīgajos tumsības darbos, ja? Neatbalst, nepiedalies tajos. Bet ja tu gadījumā tu esi darījis, tad Dievs vienmēr dod žēlstību. Viņš saka, nāc manā priekšā, atzīsties, nožēlo, un mans asins, saka, tas kungs tev nomazgās no visiem taviem grēkiem. Bet tas kungs saka, ej un negrēko vairāk. Un 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. 1. Tesaloniķiešiem 5. nodaļa. No 21 līdz 22. Pārbaudiet visu, kas labs, to paturiet. Atraujieties no visa, kas ļauns. Tātad pārbaudiet, ja? Jebkurā situācijā. To, kas mūsu dzīvē nāk priekšā, vai kur mūs kaut kur vilina, vai kur mēs tā kā varbūt gribam kaut ko darīt, Dieva vārds vienmēr saka, pārbaudi. Pārbaudi. Kā tu vari pārbaudīt? Tu vienkārši ievāc informāciju, tu lūdzu svētam garam, kungs atklāj man, dod man saprašanu, dod man gudrību. Ja? Kas tas ir? Ko man darīt? Tātad pārbaudi visu, un kas ir labs, to paturiet, un atraujieties no visa, kas ļauns. Tātad no visa, kas ir ļauns, mums kā Dieva bērniem ir jāatraujās. Un tas ir tas, kas bija manā sirdī, ko es gribēju tā kā iedrošināt. Ja. Ja mēs šādas svētkus esam svinējuši vai turpinām vēl joprojām dekorēt savus mājas īpašums un ejam tajā vakarā un bungājam pie durvīm, tad es tev saku, nedar to un atgriezies no šī nepareizā ceļa. Un ja tu zini, ka tavu tuvinieki vai tavi draugi vai tavi kaimiņi to dara, tad vienkārši runā, aizsūti viņiem, aizej pie viņiem, pasaka viņiem to, kas stāv rakstīts Dieva vārdā. Ko mēs šodien dzirdējam, ja? Ko tieši Sātana priesteris teica, cik daudz dēmoni aktivizējās uz šiem cilvēkiem, uz viņu ģimenēm, uz viņu namiem. Šajā dienā kādam ir jautri, bet pēc kāda laika tā sēkla ir iesēta, ja? Dēmoniem piekļuvi ir atvērta, durvis ir atvērts, un tad tikai sāksies pats interesantākais. Ja? Tad brīnās, kāpēc cilvēkiem dzīvē sāk viss krist no rokām ārā, un veselība sašķobās, laulība sašķobās, bērni saceļās pret vecākiem, bērni varbūt sāk lejot, sāk lietot narkotikas, ja? Darbā pēkšņi neiet darbs, darbu pazaudē un tā tālāk, varētu uzskaitīt ļoti daudz, tie visi lāsti.
Tie visi tās lietas, kur dēmoni ir ienākuši un kur dēmoni dara to, lai tavu dzīves sagraut, padarīt vienkārši par elli. Bet paldies Dievam, kurš mūs ir tā atbrīvojis no viss tā. Amen. Un lai šis ir laiks, tiešām viņš garīgi ir spiedošs laiks, tā kā lūdziet par asiņu apsardzību, lai Jēzus asins apklāj katru jūsu namu, svētiet, šķīstiet namu, svētiet ar eļu savu namu. Jā, lūdziet par to perimetru, par to apkārtni, kur jūs dzīvojat, lai Dieva valstība tur atnāk, lai Dieva eņģeļi atnāk. Jo tur, kur tajā namā, kur notiek lūkšanas, tur dēmoni arī no sātanistiem ir liecības, tur dēmoni netiek klāt. Tāpēc, ka tas nams ir apklāts ar uguns, riņķi apkārt, un tur ir eņģeļi, kas sargā to namu. Ja namā būs lūkšanas, ja namā būs Dievu klātbūt, un tas nams būs apklāts, viņš būs paslēpts no dēmoniem. Tāpēc dzīvosim gudri, ja, dievbīgi, un lai mēs varam būt par gaismu. Šis ir laiks, kad tumsa nāks un gribēs dabūt pēc iespējas vairāk savā valstībā, bet mēs esam tie, kas nes gaismu, mums ir šī gaisma jāstur ārā. Mēs esam gaismas bērni. Mēs agrāk bijām tumsības bērni, bet šodien mēs esam gaismas bērni. Mums ir jānes šī dzīve, mums ir jānes šī gaisma, mums viņa ir jāsaldina, mums ir jārāda cilvēkiem piemērs, jābrīdina cilvēki. Ja? Tā kā lai Dievs mums palīdz, lai Dievs sargā, un tā kā meitenes nekur neiet. Nekādas konfekts neprasiet un nebungājiet un nevelciet visādas dēmonu tērps virs. Ja? Palīdziet savām draudzenēm arī nāk pie atziņas. Jā. Nu ko? Lūksim, ja? Lūksim un baudīsim sadraudzību un lai Dievs mums palīdz. Jā, debes Tēvs, Kungs, tiešām mēs Tev slavējam, pateicamies Dievs par to, ka Tu esi Jēzus. Ka Tu esi mūsu Kungs, ka Tu esi nācis uz šīs zemes, Tu esi izārdījis visus vēlnu darbus, Kungs, ka Tu esi uzņēmis visu pie krusta un ar Tavām brūcēm, Tavām asinīm mēs esam atpirkti, samaksāts. Un Dievs piedod, ja mēs esam bijuši negudri, kur es atzīšos, es agrāk bērnībā arī esmu gājis un vilcis šos tērpus virsū, Kungs, un es lūdzu Dievs piedod, Kungs, jo, ja ir bijušas šīs lietas, Kungs, kuras es atvērs durvis ienaidniekam, dēmoniem, es lūdzu Dievs par katru ikvienu, Kungs, kas arī skatās mūsu online, Tēvs. Varbūt ir cilvēki, kuriem nav šīs atklāsmes un nav saprašana, kas tas īsti ir, Tēvs. Varbūt draudzēs, kur cilvēki, kur draudzes svin un šie cilvēki iet uz šīm draudzēm un nesaprot Dievs, kas īsti notiek, kāpēc, domā, ka tas ir tikai tā prieka pēc. Es lūdzu Svētais Gars, ka Tu runā uz ikvienu, Dievs, ka Tu dod tādu gudrības un atklāsmes garu, saprašanu, Dievs, un es lūdzu, ka Tu pasargā ikvienu, Tēvs, kas šajā laikā, Dievs, gribēs iet un svinēt šos Helovīns. Es lūdzu, Dievs, ka Tu apstādini, Dievs. Es lūdzu, ka Tu izsūti savus eņģeļus, Dievs, lai cilvēki, Kungs, tiek pasargāti no visiem šiem upuriem, kur Sātans nāks un gribēs paņemt šos upurus šajos Helovīnos. Es lūdzu, Dievs, Tavu eņģeļu apsardzību, Tēvs, Jēzus vārdā, Tēvs. Un es lūdzu Tavu apsardzību arī par mūsu namiem, Dievs. Es lūdzu Tavu apsardzību, Kungs, par visu mūsu draudz, Tēvs, par visām ģimenēm, par bērniem, par laulībām, Kungs. Es piesaucu Jēzus Tavs svētās asins, Kungs, lai tās mūs visus sargā, Dievs. Halleluja, Tēvs. Un palīdz mums, Dievs, būt tādiem brīdinošiem, ka mēs runājam patiesību, ka mēs nestāvam klūst, bet mēs sakam, nedar to, tas nav labi, tas nav pareizi, Dievs, un ka mēs varam sludināt Jēzu par Tev, Kungs, ka mēs varam pateikt, ka Tu esi nācis, lai izārdītu visus vēlnu darbus, lai izārdītu visus lāstus, Kungs, un es lūdzu, lai cilvēki ieklausās mūsos, lai Dievs Svētais Gars Tu darbojies caur mūsu sludināšanām, caur mūsu liecībām, caur mūsu dzīvēm. Un paldies Tev par to, Kungs. Tiešām, mēs Tev mīlam, mēs Tev slavējam, Kungs. Un to visu Tev lūdzam Jēzus Kristus vārdā. Āmen.